ja gadījumā kas pats lietoja, un ja vēlies kaut ko uzzināt par šo kameru, var paprasīt arī man. Es lietoju, gan Flex M, gan arī Flex E36, man ir abas divas kameras. Man patīk tas, ka man ir aplikācija, uz kuru man atnāk uzreiz bilde vai video, un es redzu, kas tur notiek. Ļoti forši strādā. Ir iebūvētā SIM-karta viņam iekšā, man nav jādomā, kādam tīklam pieslēgties, viņš pats pieslēdzās pie konkrētā tīkla, kas viņam ir vajadzīgs. Ir, protams, savi ierobežojumi, ja? Ir savi ierobežojumi, bezmaksas versijā tev ir 100 bildes mēnesī. Bet, ja tu vēlies vairāk bildes, es esmu noabonējis, tur, man liekas, $4 maksā mēnesī, man ir 250 bildes. Principā man pietiek. Es uzlieku, ka man atnāk viena bilde ik pēc 5 minūtēm, un ja tur kaut kāda kustība barotavā ir, tas jau ir tas, kas ir vajadzīgs. Tā tur var uzlikt settingus un vēl kaut ko. Forša lieta, te var parādīt, man te ir 2 kameriņas, kur foršas 2 kameriņas, un kur varam apstīties, kas te ir nesen bijis. Un tam ir tukšumiņš, redz, sālstabiņš, un lapsa visu laiku staigāja šonakt, piemēram, ja. Lieku parādīšu, teiksim, vēl otru kameru, kur man bija atnākušas meža cūciņas, vai ne? Arī stirna nāk, suņi skraida, teiksim, ja. Šitās bija izgājušas cauri vienā brīdī vesels bariņš. Tā kā visi ļoti labi strādā, man personīgi ļoti patīk. Ļoti ērti, man nav nepako jādomā. Man atnāk uz aplikāciju, nenāk pie SMS, kā kam patīk. Ja, bet šis ir labs variants, laba alternatīva, ja vēlies kaut ko vienkāršu un uzzināt, kas notiek mežā.